Labs vakars jūs mājās. Tātad, skatoties iesūtītos darbus, es konstatēju, ka diezgan daudz no jums salīdzinoši slikti pārvalda reizes rēķinu. Un tāpēc ar tiem ornamentiem, teiksim tā, ka mums iet, kā iet. Un es šoreiz ievietoju reizes rēķinu tablu sev aizmugurē, un mēs mazliet paskatīsimies, ko tad mēs zinām un ko mēs nezinām. Protams, visi zina, ka vienreiz 1 ir 1. Un, protams, ka jūs zināt reizes rēķinu tabulu, teiksim tā, līdz 5. 5 reizes 5 ir 25. Un 5 reizes 7 ir 35. Bet problēmas rodas ar lielākiem skaitļiem. 8, 9, 7. Protams, ka 10 reizes 10, šeit es pabīdīšos mazliet malā, 10 reizes 10 mums ir 100. Bet 9 reizes 7, 63. Un 8 reizes 9 ir 72. Un 7 reizes 7 ir 49. Un ar šiem skaitļiem, iet tā kā iet. Un otra lieta, ko es sapratu, ka diezgan daudz no jums tā īsti neizprot uzdevumu. Un lai mēs tā atkārtotu vēl vienu reizi, es tā saprotu, ka nepatīk lasīt tur tās pamācības, un viņas ir garlaicīgas, un viņas, grūti izprotamas, tad mēs šoreiz pamēģināsim to uzdevumu sākt pildīt kopīgi. Un es ierakstīšu video materiālu, un tie, kuriem tas vērtē jums, nav tāds īsti, kas patiktu, tie varēs šo uzdevumu izpildīt atkārtoti. Un tā tad sāksim kopīgot materiālu. Un tagad es parādījos kopā. Tā, mīļie cilvēki, šādus te man iesūta. Var jau būt viņš pārzīmēts uz rūtiņu lapas. Burtnīcā man nekas nav pretī. Bet ir viena lieta, ka ja cilvēkam tie skaitļi ir, piemēram, šādi, jo viņš ir dzimis 2011. gada 24. februārī, un skaitļi iznāk 0, 1, 2 un 4, it kā nav daudz, bet tādā gadījumā, mazliet palielināsim to uzdevumu. Vienreiz 1 mums ir 1, un tātad mums šo te laukumu būs jākrāso pilnu. Vienreiz 2 ir 2, atkal krāsojam pilnu. Vienreiz 3 mums nav, vienreiz 4 mums ir. Krāsojam pilnu. Vienreiz 5 nav, vienreiz 6 nav, vienreiz 7 nav, vienreiz 8, vienreiz 9 arī mums nav. 2 reiz 1 ir 2, krāsojam pilnu. 2 reiz 2 ir 4, atkal krāsojam pilnu. Viss it kā ir tā, kā vajadzētu būt. 2 reiz 3 ir 6, mums nav, 2 reiz 4 ir 8, nav, 2 reiz 5 ir 10. Ja mums ir divciparu skaitlis reizinājuma iznākumā, tad skatāmies pēc pēdējā cipara. Un desmitam pēdējais cipars ir 0. Un tātad mums šeit ir jākrāso iekšā. Divi reiz 6, 12, 2 mums ir, krāsojam iekšā. 2 reiz 7, 14, 4 mums ir, krāsojam iekšā. 2 reiz 8, 16 nav, 2 reiz 9, 18 arī nav.
Tā, 1 reiz 3 nav, 2 reiz 3, 6 nav, 3 reiz 3, 9 nav, 3 reiz 4, 12, pēdējais skaitlis 2, krāsojam iekšā, jo mums tur tanī skaitļu virknē 2 ir. Un 3 reiz 5, 15 nav, 3 reiz 6, 18 nav, un 3 reiz 7, 21 ir, krāsojam pilnu. Un 3 reiz 8, 24, atkal krāsojam pilnu. 3 reiz 9, 27 nav. 4 reiz 1, 4 ir, krāsojam pilnu. 4 reiz 2, 8 nav, 4 reiz 3, 12. 2 mums ir, atkal krāsojam pilnu. 4 reiz 4, 16, 6 nav. 4 reiz 5, 20, 0 ir, krāsojam pilnu. 4 reiz 6, 24 ir. 4 reiz 7, 28 nav. 4 reiz 8, 32, 2 ir, krāsojam pilnu. Un 4 reiz 9, 36. Un 36 mums nav 6. Tātad 5 reiz 1, 5 nav, 5 reiz 2, 10 ir, krāsojam pilnu. 5 reiz 3, 15, 5 nav, 5 reiz 4, 20, 0 ir, krāsojam pilnu. 5 reiz 5, 25, 5 nav, 5 reiz 6, 30 ir, krāsojam pilnu, jo 0 mums ir. 5 reiz 7, 35, 5 reiz 8, 40. Krāsojam pilnu. Un 5 reiz 9, 45, 5 nav. 6 reiz 1, 6, 6 nav, 6 reiz 2, 12. 2 mums ir, krāsojam pilnu. 6 reiz 3, 18, 8 nav. 6 reiz 4, 24. Krāsojam pilnu. 6 reiz 5, 30, 0 ir. 6 reiz 6, 36, 6 nav. 6 reiz 7, 42. Krāsojam pilnu. 6 reiz 8, 48, 8 nav, un 6 reiz 9, 54. Krāsojam pilnu. Redzat, kas mums veidojās? Mums veidojās ornaments. 7 reiz 1, 7 nav, 7 reiz 2, 14, 4 ir. 7 reiz 3, 21 ir. Un, protams, ka krāsojam pilnu, jo 1 mums ir. 7 reiz 4, 28 nav. 7 reiz 5, 35 nav. 7 reiz 6, 42. Nu, jākrāso pilns, jo 2 mums taču ir. 7 reiz 7, 49, 9 nav. 7 reiz 8, 56, 6 nav. 7 reiz 9, 63, 3 nav. Tā 8 reiz 1, 8 nav. 8 reiz 2, 16 nav. 8 reiz 3, 24. Nelaime, bet ir. 8 reiz 4, 32 ir. 8 reiz 5, 40, 0 mums ir. 8 reiz 6. Nu, cik ir? 48, 8 nav. 8 reiz 7, 56, 6 nav. 8 reiz 8, 64, 4 ir. Un 8 reiz 9, 72, 2 ir. Nu,
8. Tā. Mums veidojas kaut kas tāds. Nu, un 9 reiz 1, 9, 9 nav, 9 reiz 2, 18 nav, 9 reiz 3, 27, 7 nav, 9 reiz 4, 36 nav, 9 reiz 5, 45 nav, 9 reiz 6, 54 ir, jākrāso, 9 reiz 7, 63, 3 nav, 9 reiz 8, 72 ir, un 9 reiz 9, 81 ir. Nu, redziet, kāds mums ornamenta motīvs sāk veidoties. Nu, un es tagad to visu pātrināšu. Nu, un tagad atlikt visu to pašu izdarīt ar pārējām rūtiņām. Nu, ko? Turpinām. Es vairāk nekomentēšu, es tikai orientēšos uz ornamentu. Es pieļauju kļūdu. Šeit nevajadzēja būt. Mēs viņu izdzēšam. Tālāk bija jābūt šeit. Daudz ir. Tālāk mēs paņemam
Nu, tā mums lēnām sāk veidoties ornaments. Tik tālu mēs esam tikuši, vēl paliek šī te josla un pie 9. Nu, tad nu, un tagad, ja mēs izdzēstu šo te, un nokopētu. Te. Pārlikt mēs viņu šeit. Tad mums sanāk ornaments ar ļoti izteiktu centru, ar 2 diagonālēm, nu un blakus, protams, to pašu mēs uztaisām negatīvā. Tātad, kur būs melns, tur būs balts, un kur būs balts, tur būs melns. Protams, datorā man vieglāk bija pārkopēt. Bet es tās palīgu līnijas, lai man viņas neņirpinās pāri, izdzēsīšu. Nu, lūk, un te mums sanāca ornaments, kādam viņam būtu jābūt. Ja ir šādi cipari. 1, tas ir 0, 1, 2 un 4. Augošā secībā. Un kā man var cilvēks nodot ornamentu, ja viņš ir tādi paši skaitļi, vienu skaitli gan es izmainīju apzināti, bet lietas būtība tāpēc nemainījās. Jā, skaitļu nav daudz, bet ornaments iznāk ļoti izteikts. Bet cilvēks man nodod tik tālu aizpildītu, vai arī šādi aizpildīt. Nu, atvainojiet, bet uzdevums nav ne izprasts, ne izpildīts. Ne arī ornaments ir izveidots. Šeit ir iesākts, bet viss centrs. Un ja mēs tā skatāmies, nu tur mazliet savādāk tie skaitļi bija. Viens skaitlis ir izmainīts, 0, 1, 2 bija, tālāk šeit viens cits bija. Bet atvainojiet.
bet arī šeit veidojās ornaments. Šeit vispār nav izprast lietas būtību, un tāpēc es šoreiz šo te materiālu veltīju vēl vienu reizi tam un atkārtoju, ja mums ir skaitļi. Nu, pieņemsim. 8 reiz 8 ir 64. Tad skatāmies pēc pēdējā skaitļa. Es viņu šoreiz ielikšu speciāli boldā, citā šriftā. Paņemsim šādu. Boldā un paņemsim, ieliksim viņu sarkanu. Tad skatāmies mēs pēc šī te pēdējā skaitļa. Un tad tur, kur mums ir 8 reiz 8, redziet, es krāsoju pilnu, jo 4 man ir šī joslā. Man savādāk nesanāk. Un ja gadījumā ir piemirsies reizes rēķins 5. klasē, tad ir kaut vai jāizklopē šādi te. Var jau, protams, izmantot kalkulātoru, mobilo tālruni, bet ko jūs, mīļie cilvēki, darīsiet, ja jums šīs te ierīces nebūs pie rokas, vai ja viņa būs izlādējusies? Un tad nedrīkstēs veikalā iet un nopirkt saldējumu. Tad kaut kādām zināšanām tomēr pamatā ir jābūt. Un nepietiek tikai ar 4 reiz 5, 20 un tālāk. Bilde ir, bet skaņa nav jūsu attēlam. Mēs tikai smaidām. Nu, tāpēc arī šis te uzdevums ir. Turklāt viņš veido ornamentu, kas ir ļoti raksturīgs jūsu situācijai. Un salīdziniet. Te ir ornaments ar izteiktu centru. Šeit vispār viņš nav pabeigts. Un tāpēc arī minētajiem cilvēkiem es paņēmu bez vārdiem uz vārdiem, izkopēju konkrētos materiālus, arī tas vērtējums nebija īpaši pietiekams. Un es ļoti ceru, ka viņus tas vērtējums neapmierinās un ka viņš šo uzdevumu izpildīs. Un nav svarīgi, vai viņš ir pildīts uz rūtiņu lapas burtnīcā un nofotografēts pēc tam, vai viņš uz tās lapas, ko es izsūtīju. Svarīgs ir tas rezultāts. Tāds ornaments jums veidojas. Un tam ornamentam ir jāatkārtojās. Viens posms, otrs posms, tā kā puķei ziedlapiņas, un viņš tā ap to centru kārtojās uz apli. Mēs varam novilkt simetrijas asu šinī virzienā, mēs varam novilkt simetrijas asu šinī virzienā. Bet viņš atkārtojas, viņš it kā salocās kopā. Gan šādā virzienā, gan šādā virzienā. Es ceru, ka tagad visi saprata, un konkrētā rūtiņa 8 reiz 8, 64 ir šī te. Es viņu pat iekrāsošu sarkanu. Redziet, kur viņa ir. Un es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka man vairs šādus te darbiņus neviens neiesūtīs. Ar to es laikam šovakar arī beigšu. Atkārtojiet vēl vienreiz, kam nepieciešams, lai izpildītu šo te reizes rēķinu tabulu. Lai jums jauka diena!
un tiksimies nākošajā tiešsaistes stundā. Bija patīkami jūs satikt!